Tad kā tava enerģija atspoguļojas tavā dzīvē? Tātad mums bāzē katram ienākot šajā pasaulē tiek piešķirts kaut kāds enerģijas apjoms, kas ir mūsu dzīvības radīšanas enerģija, ar kuru mēs ejam un radam šajā pasaulē, kura dod mums draivu virzīties uz priekšu, iet īstenot mūsu sapņus, kura atspoguļojās pēc tam mūsu gan finansiālajā līmenī, gan materiālajā, cik ātri mēs varam realizēt un piepildīt to, ko mēs vēlamies. Tad, kad šita enerģija tavā laukā ir harmoniska un plūstoša, tu zini, ko tu gribi, tu zini, kādi soļi tev ir jāveic šajā dzīvē, lai tu iet un sasniegtu to, ko tu vēlies. Tev viegli sanāk savas idejas materializēt un pārnest realitātē, tev ir šī plūstošā enerģija, kad, zini, tas dzīves prieks, ka no rīta tev gribās celties, iet un darīt, ka tu varbūt pat citreiz nevari sagaidīt rītu, ka tu varēsi darīt konkrēto darbību, realizēt konkrēto ideju, veidot konkrēto projektu. Tu visu laiku esi plūstoši un kustībā. Un tas attiecās pilnīgi uz visām dzīves jomām. Tas attiecās gan uz tavu profesionālo karjeru, tas attiecās gan uz tavu attiecību veidošanu. Un attiecīgi tad, kad mēs ejam un šo te enerģiju ieliekam pasaulē caur darbībām, tātad mēs savu enerģiju, savu to individualitāti parādam pasaulē, nesam pasaulē pienesumu, ja, caur šo te darbību, caur šo te radīšanu. Attiecīgi tas beigās rezultējās naudā un kaut kādā materiālā jau apjomā. Ja? Bet, ja šī enerģija ir apspiesta, tad mūsu dzīvē sākās ierobežojumi. Un bieži cilvēki šos te ierobežojumus sāk risināt nesaknē. Negribu teikt ne no pareizās vietas, bet nesaknē. Cilvēks sāk risināt viņu apkārt. Tātad, ja, piemēram, ir naudas trūkums, mēs ejam un skatāmies, kā mēs fiziskajā pasaulē varam nopelnīt vairāk. Mēs neskatāmies un nemeklējam, jo mēs neesam tā mācīti meklēt enerģētiskajā laukā. Kas notiek enerģētiski, kāpēc es vispār esmu materializējis fiziskajā plānā šādu realitāti, piemēram. Vai arī, kāpēc man nav dzīves prieks. Un tad tie iemesli, kad sākās šie ierobežojumi visi, tas nozīmē, ka tātad tava dzīvības enerģija ir vai nu bloķēta, vai nu tā kaut kur noplūst. Respektīvi, tev pilnībā nav pieejama kaut kādu apsvērumu dēļ visa tā enerģija, kas tev it kā no dzimšanas ir iedota, lai tu ietu un realizētu sevi šajā pasaulē. Un tie iemesli, kāpēc šī enerģija tavā laukā var būt bloķēta, ir ļoti, ļoti dažādi. Ja? Šeit man ir tāds uzzīmēts zīmējums cilvēciņš, ja? Un tas ir viņa enerģijas lauks apkārt. Un tie iemesli, kā jau es minēju, var būt dažādi. Tātad tas var būt, ka dzimtā, piemēram, ir kaut kāds bloks tavā enerģijas laukā, kur tātad tava enerģija noplūst uz kaut kādām dzimtas traumām vai uz dzimtas blokiem, kas ir ļoti bieži. Ja? Tur ir ļoti daudz dažādas situācijas. Varbūt tā, ka, piemēram, saiknes ar citiem cilvēkiem ir bijušas, ja, seksuālā saikne, vai kaut kādi kontakti, strīdi ar citiem cilvēkiem, kas it kā īstajā dzīvē jau sen ir atrisinājušies, bet tajā pašā laikā tavā enerģētiskajā laukā ir palikušas saiknes, nav pārgrieztas un tava enerģija noplūst tur. Vai, piemēram, kaut kādas enerģētiskās entitātes, kas ir tavā laukā, kas barojās no tavām negatīvajām emocijām, negatīvajām sajūtām, no kaut kādām, ir piemetušās tavā laukā no kaut kādām, negatīvām pieredzēm, ja, kas tev ir bijušas, kur tu esi jūtis kaut kādus lielus negatīvus enerģētiskus uzplaiksnījumus, kurus ir palikušas tavā laukā, un tava enerģija noplūst pie tām. Respektīvi, ir ļoti daudz šie te punkti, kur un kāpēc un iemesli, kāpēc tavā laukā tu pilnībā nespēji iemiesot un uz āru izlaist šo te savu dzīvības enerģiju tādā veidā, materializējot ārpasaulē visus tos sapņus, ko tu vēlies. Ja? Un tieši šī iemesla dēļ es šobrīd esmu izveidojusi projektu,
kas ir paredzēts sievietēm, kas vēlās atgūt šo te savu dzīvības enerģiju, kas vēlās, pareizāk sakot, atgūt šo te dzīves prieku, kontaktu ar sevi, mazināt apjukumu un saprast savu virzienu dzīvē. Atgūstot tātad šo te enerģiju pie sevis, tevī parādās lielāks drives iekšā, iet darīt. Tev parādās idejas, tev parādās vēlmes sevi parādīt ārpasaulē un savu enerģiju dot un sniegt uz āru, kas beigās tev atnes visus tos tavus sapņus, kurus tu vēlies, ienākumus, attiecības, realizāciju un visu pārējo. Ja? Tātad, ja tevi interesē piedalīšanās šajā projektā, tad raksti man ziņu. Mani var atrast Instagramā, Telegramā un tiekamies!